sveicināti. Un, jā, mēs teicām, ka esam gatavi pieslēgties, ja, tad, kad ir šīs sanāksmes, un no vienas puses tiešām prieks redzēt, bet no otras puses skumji, ka šādā situācijā. Tas, ko mēs no arotbiedrības puses varam pateikt, ka mēs kategoriski esam pret šādām metodēm, kādas izmanto ministrija, un tas ir neētiski, un tas nav saskaņā ar labas pārvaldības principiem, un publiski jau arī ministrijas paziņojums izskanēs, ka viņiem ir tiesības, jā, ir tiesības, bet ir svarīgi arī, kā veikt šo pārbaudi un kāds ir šis atbalsts, jā. Un mēs zinām, ka ir daudz kontrolējošās institūcijas, bet šeit jau tā liekas, kad aptuveni knāps, kurš brauc pieķert uz brīdi, kad ir kukuļu došana, ja, pusstundu iepriekš paziņojot, un aptuveni kaut kas līdzīgs, ja, tā kā tādā krimināla kaut kādā filmā. Un pārbaudēm ir jābūt, to mēs visi respektējam, tādas ir ministrijas tiesības, bet mēs vēlreiz uzsveram, kā to izdara un ar kādu mērķi to izdara, ja. Tas, kas ir tiešām bijis nekorekti un labas pārvaldības principu neievērošana, pārbauda ir bijusi. Akts ir nosūtīts, cik mēs zinām, tikai vakar. Tātad iestādes vadītājai nav bijis iespēja tiešām normāli, civilizēti sniegt skaidrojumu par konstatētajiem pārkāpumiem. Man ir bijusi iespēja arī iepazīties ar konstatētajiem šiem pārkāpumiem, ja, kur ministrijas pārstāvis saka gandrīz krimināls, tad ir jājautā, ko tad ministrija piesedz, ja tur ir kaut kas krimināls un tik krimināls, ja, un aptuveni šo vienošanos pasniedz kā tādu lielu dāvanu. Un tas šai visā, ja, kā tas ir izdarīts, ar kādām metodēm, tas droši vien šobrīd ir pat vēl aizskarošāk, ja, un ka to var atļauties nozares ministrija. Un jūs arī ļoti labi zinat, ka Ciņas kundze nav vienīgā, pret kuru šādas metodas ir izmantotas. Tas tikai parāda, ka ministrija to ir darījusi, dara un visticamāk arī turpinās darīt. Un tāpēc jūsu šī nostājas parādīšana, tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka pedagogu saime saliedējas un parāda, ka mēs respektējam, pārbaudiet, kontrolējiet, atbalstiet, bet ne ar šādām metodēm. Un šeit arī priecē tas, ka tātad Bukonta kungs arī ir paudis savu nostāju, ja, un tomēr cilvēks, kas ir vairāk bijis klātesošs pie praktiskajiem procesiem izglītības iestādē, un nav tā, ka tas ir ļoti subjektīvi, ja. Un mēs arī atbalstām jūs, un mēs atbalstām arī Ciņas kundzi, bet mēs saprotam, ka viņa savu lēmumu ir izdarījusi, bet tas ir vairāk tiešām, ja, šī, cilvēcisko visu faktoru dēļ, un zinot viņas ieguldījumu un kā skola ir attīstījusies, ja, un cik ir daudz jūsu kopīgais sasniegums šo daudzu gadu laikā. Tas ir pielicis punktu, kā tika viņa vērtēta, kā tika šī vienošanās iedota, ja, ar kādām metodēm un principiem. Un, mēs visi esam tikai cilvēki, un kaut kādās epizodēs arī mēdzam, kā saka, vienkārši sakot, salūst. Ja. Un, būtībā cilvēks augstu novērtēts, jā, ar konstatētām kļūdām, bez iespējas paskaidrot, aizstāvēties, kaut ko vēl labot, tiek izmests vienkārši uz ielas, un zinot vēl, kas jūs gaida februāra beigās, ja, cik nozīmīgi notikumi. Tas šobrīd ir izdarīts, ja, ar augsti novērtētu cilvēku pēc tik daudzu gadu ieguldījuma ministrija ar savām ciniskajām metodēm vienkārši izmet uz ielas. Neiedziļinoties nekur, ja, un meklēt tagad mazus ieganstus un salmiņus, ko vēl, kā vēl nomelnot, ko vēl pārmest, kas kur kā trūkst, ja. Un te es gribētu arī pakomentēt tiešām nedaudz to aktu. Ja pēc tādiem pārkāpumiem atlaistu ministrijas darbiniekus, tad es domāju, mēs varētu saskaitīt, cik tur paliktu strādāt. Ja? Un tie pārmetumi, kas ir par grāmatvediskām lietām un tādām lietām, es varu pateikt no personīgās pieredzes, arī mums bija līdzīga problēma ar VIA, ja? Un mēs atradām risinājumu tiešām pēc ļoti garām, smagām sarunām, ja? Bet būtībā tā ir VIA neizdarība, ka jums aktā ir viens vai otrs pārmetums. To es varu galvot, jo mums ir tieši tāda pati situācija bija, un es arī varēju nonākt tieši tādā pašā situācijā.
Ja, kur viens no es nezinu, vai jūs esat informēti par visiem tiem konstatētajiem pārkāpumiem, ja, un skaidrs, ka tur ir kaut kas jāpilnveido, ja, bet pārmest, ja, ka kaut kādā līgumā nav ielikts likuma kaut kāds pants, arī ir diezgan aplami. Ja. To var, tas iespējams ir vēlams, ja, bet paģērēt to kā obligātu vai pateikt, ka tas ir ļoti liels pārkāpums, ja, un tāpēc pateikt skolas direktorai rītā darbā vairāk nenāc, tas tomēr nav pietiekami. Es atvainojos arī par šo emocionālo fonu, bet vienkārši savu dara arī tas, ka ir pie jums būts, ja, un ir redzēts jūsu praktiskais darbs gan ar skolēniem, gan starptautiskie sasniegumi, ja, gan pašvaldības līmenī, kāda ir loma un kā skola ir attīstījušies šo gadu laikā un kāds ir bijis gan direktors, gan visas komandas, ja šī loma ir ļoti, ļoti sāpīgi redzēt, kā notiek direktora patriekšana ar kādām metodēm. Un tas nav pieņemami. Mums katram pienāk laiks, kad kaut kas profesionāli ir jāmaina, jau mēs visi to saprotam, bet ir arī kaut kāds cilvēciskais veids, objektīvie faktori, ja, un iespēja cilvēkam kaut ko skaidrot kopā ar kolēģiem, kāpēc tas ir tādi vai šādi, ja, un kaut ko labot, bet tas ir nepieņemami. Un mēs arī lūdzam ministriju atsaukt vienošanos, ja, un risināt šos jautājumus civilizēti.